Lasījums no Mateja evaņģēlija 20. nodaļas. Jo debesu valstība ir kā kāds namatēvs, kas no rīta agrumā izgāja strādniekus derēt savā vīna kalnā, un saderējis ar strādniekiem par 1 denāriju sudraba grasi par dienas algu, viņš tos nosūtīja savā vīna kalnā. Un izgājis ap 3. stundu, viņš redzēja vēl citus pie tirgus bez darba stāvam, un uz tiem sacīja: noiet arī jūs vīna kalnā, es jums došu, kas nākas. Un tie nogāja. Atkal viņš izgāja ap 6. un 9. stundu un darīja tāpat, bet ap 11. stundu izgājis, viņš atrada vēl citus bez darba stāvam, un uz tiem saka: ko jūs visu dienu šeit stāvat bez darba? Tie uz viņu saka: neviens mūs nav derējis. Viņš uz tiem saka: ejiet jūs arī dzen vīna kalnā, un kas nākas, to jūs dabūsit. Kad nu vakars metās, tad vīna kalna kungs saka savam uzraugam: sauc strādniekus un dod tiem algu, no pēdējiem sākdams pie pirmajiem beigdams. Tad tie nāca, kas ap 11. stundu derēti, un dabūja savu sudraba grasi, bet kad pirmie nāca, tad tie cerēja vairāk dabūt, un tie arī dabūja ik viens savu sudraba grasi. To dabūjuši tie kurnēja pret nama tēvu un sacīja: šie pēdējie 1 stundu vien strādājuši, un tu tos esi pielīdzinājis mums, kas dienas nastu un karstumu esam cietuši. Bet viņš atbildēja un uz vienu no tiem sacīja: draugs, es tev netaisnību nedaru, vai tu ar mani neesi saderējis par 1 sudraba grasi? Ņem, kas tev pieder, un ej, bet es šiem pēdējiem gribu tā dot kā tev. Jeb vai man nav brīvi darīt ar savu mantu, kā es gribu, jeb vai tava acis tāpēc skauž, ka es esmu labs? Tā pēdējie taps pirmie, un pirmie pēdējie, jo daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu. Ceturtā Mūzes grāmata, 13. un 14. nodaļa. Un tas kungs Jahve runāja uz Mūzu sacīdams: izsūti vīrus, kas izlūko Kanāna zemi, ko es Izraēla bērniem dodu. No ikvienas cilts tev būs sūtīt 1 vīru, kas visi ir virsnieki viņu starpā. Tad Mūzes tos izsūtīja no Pārana tūkstneša pēc tā kunga Jahves vārda. Visi vīri bija Izraēla bērnu virsnieki, un šie ir viņu vārdi. No Rūbena cilts Šamūs, Zakura dēls, no Simeona cilts Safats, Horija dēls, no Jūdas cilts Kāleps, Jefunas dēls, no Isešara cilts Igals, Jāzepa dēls, no Efraima cilts Hozejs, Nūna dēls, no Benjamīna cilts Paltīs, Rapos dēls, no Zebulona cilts Gadiels, Sodija dēls, no Jāzepa cilts, tas ir no Manases cilts, Gadijs, Susija dēls, no Dana cilts, Amiēls, Gemalija dēls, no Ašera cilts, Seturs, Mihaila dēls, no Naftaļa cilts, Nahbijs, Vapsija dēls, no Gada cilts, Geuēls, Mahija dēls. Šie ir vīru vārdi, ko Mūzes sūtīja zemi izlūkot, un Mūzes nosauca Hozeju, Nūna dēlu, par Jozūu. Un Mūzes tos sūtīja Kanāna zemi izlūkot, un tiem sacīja: celieties šeit no dienvidu puses un ejiet augšā uz kalniem, un apraugiet zemi, kāda tā ir, un ļaudis, kas tur dzīvo, vai tie ir stipri vai vāji, vai maz vai daudz, un kāda tā zeme, kur tie dzīvo, vai tā laba vai nelaba, un kādas pilsētas tur ir, kur tie dzīvo, vai tie dzīvo nometnēs vai stiprās pilīs, un kāda tā zeme ir, vai trekna vai liesa, vai koki tur ir vai ne. Esiet droši un ņemiet līdz no zemes augļiem, jo tas notika pašā pirmo vīnogu laikā. Un tie aizgāja un izlūkoja zemi no Cina tūkstneša līdz Rehobai, kur iet uz Hamatu. Un tie aizgāja no dienvidu puses un nāca Hebronā, un tur bija Ahimans, Šešais un Talmais, Anaka bērni, bet Hebronas pilsēta bija celta 7 gadus pirms Coānas Ēģiptes zemē. Un tie nāca pie Eškolas upes un nogrieza tur 1 zaru ar vīnogu ķekaru, to 2 nesa uz nesamās kārts
arī granātābolus un vīģes, un šī vieta tapa nosaukta par Eškolas upi, pēc vīnogu ķekara, ko Izraēla bērni tur bija nogriezuši. Un tie griezās atpakaļ no zemes izlūkošanas pēc 40 dienām, un tie gāja un nāca pie Mūzes un pie Ārona un pie visas Izraēla bērnu draudzes Pārana tuksnesī uz Kadešu, un atnesa vēsti viņam un visai draudzei un rādīja tās zemes augļus. Un tie viņam teica un sacīja: mēs tai zemē esam nākuši, kurp tu mūs esi sūtījis, un patiesi tur tek piens un medus, un šis ir tās auglis. Bet tik stipri ļaudis tai zemē dzīvo, un pilsētas ir stipras un ļoti lielas. Mēs tur arī Anaka bērnus esam redzējuši. Amalekieši dzīvo zemē pret dienvidiem, bet hetieši un jebusieši un amorieši dzīvo kalnos, un kanānieši dzīvo pie jūras un Jordānas malā. Tad Kālebs apklusināja ļaudis Mūzes priekšā un sacīja: iedami iesim augšup, un mēs to ieņemsim, jo mēs to tiešām uzvarēsim. Bet vīri, kas viņam bija līdzi gājuši, sacīja: mēs nevaram iet pret šiem ļaudīm, jo tie ir stiprāki nekā mēs. Tā tie izpauda nelabu slavu no zemes, ko tie bija izlūkojuši pie Izraēla bērniem, sacīdami: zeme, ko esam pārstaigājuši izlūkot, ir tāda zeme, kas savus iedzīvotājus aprīj, un visi ļaudis, ko mēs tur esam redzējuši, ir vīri no liela auguma. Mēs tur arī milžu ļaudis esam redzējuši, Anaka bērnus no milžu cilts. Mēs bijām savās acīs tā kā siseņi, un tādi paši mēs bijām viņu acīs. Tad visa draudze cēlās un pacēla savu balsi, un ļaudis raudāja to nakti, un visi Izraēla bērni kurnēja pret Mūzu un pret Āronu, un visa draudze uz tiem sacīja: kaut Ēģiptes zemē būtu nomiruši, jeb kaut šinī tuksnesī būtu nomiruši, un kāpēc tas kungs Jahve mūs ved uz šo zemi, ka mums būs krist no zobena, mūsu sievām un mūsu bērniņiem būs tapt par laupījumu, vai mums nebūtu labāk griezties atpakaļ uz Ēģiptes zemi? Un tie sacīja viens uz otru: celsim sev virsnieku un griezīsimies atpakaļ uz Ēģiptes zemi. Tad Mūzes un Ārons nokrita uz sava vaiga visa Izraēla bērnu draudzes pulka priekšā, un Jozuā Nūna dēls un Kālebs Jefuna dēls no zemes izlūkiem saplēsa savas drēbes, un tie runāja uz visu Izraēla bērnu draudzi un sacīja: zeme, ko esam pārstaigājuši izlūkot, ir ļoti varena laba zeme. Ja tam kungam Jahvem ir labs prāts pie mums, tad viņš mūs novedīs uz šo zemi, un mums to dos, zemi, kur piens un medus tek. Tikai nesacelieties pret to kungu Jahvi un nebīstieties no tās zemes ļaudīm, tie mums būs kā maizes kumos. Viņu patvērums no tiem ir atstājies, un tas kungs Jahve ir ar mums, nebīstieties no tiem. Tad visa draudze sacīja, ka tie akmeņiem jānomētā. Bet tā kunga Jahves godība parādījās saiešanas teltī visu Izraēla bērnu priekšā, un tas kungs Jahve runāja uz Mūzu: cik ilgi šie ļaudis mani kaitinās, un cik ilgi tie negrib man ticēt pie visām zīmēm, ko es viņu vidū esmu darījis. Es tos sitīšu ar mēri, un tos izdeldēšu, un tevi darīšu par lielāku un stiprāku tautu nekā viņi. Bet Mūzes sacīja uz to kungu Jahvi: taču Ēģiptieši dzirdējuši, ka tu caur savu spēku šos ļaudis no viņiem esi izvedis, un sacījuši šās zemes iedzīvotājiem, tie dzirdējuši, ka tu, ak kungs Jahve, esi starp šiem ļaudīm, ka tu, kungs Jahve, acīm esi redzams, ka tavs padebesis pār tiem stāv, un tu viņu priekšā ej padebeša stabā dienu un uguns stabā nakti. Ja tu, šos ļaudis nokautu tā kā vienu vienīgu vīru, tad pagāni, kas tavu slavu dzirdējuši, tiešām runātu un sacītu, tāpēc, ka tas kungs Jahve šos ļaudis nevarēja ievest tai zemē, ko viņš tiem bija zvērējis, viņš tos ir nokāvis tuksnesī. Tad, lai tā kunga Jahves spēks paaugstinās, kā tu esi runājis un sacījis, tas kungs Jahve ir pacietīgs un no lielas žēlastības, piedodams noziegumus un pārkāpumus, bet viņš arī nepamet nesodītus, piemeklēdams tēvu grēkus pie bērniem līdz 3. un 4. augumam. Piedod jau šo ļaužu noziegumu pēc savas lielās žēlastības, un tā kā tu šiem ļaudīm esi piedevis no Ēģiptes zemes līdz šim. Un tas kungs Jahve sacīja: es esmu piedevis pēc tava vārda. Un tik tiešām, kā es dzīvoju, un visa pasaule taps pilna tā kunga Jahves godības,
Visi tie vīri, kas ir redzējuši manu godību un manas zīmes, ko es esmu darījis Ēģiptes zemē un tuksnesī, un mani nu ir kārdinājuši 10kārt, un manai balsī nav paklausījuši, tiem nebūs redzēt zemi, ko es viņu tēviem esmu zvērējis. Nevienam no tiem, kas mani apkaitinājuši, to nebūs redzēt, bet savu kalpu Kālebu, tāpēc, ka cits gars ar to ir bijis, un ka tas ir pareizi mani klausījis, to es gribu ievest zemē, kur viņš ir bijis, un viņa dzimumam to būs iemantot. Amalekieši un kanānieši dzīvo lejā. Griezieties rītā atpakaļ un ejiet uz tūkstesi pa Niedļu jūras ceļu. Un tas kungs Jahve runāja uz Mozu un uz Āronu un sacīja: Cik ilgi tā būs ar šo ļauno draudzi, kas pret mani kurn? Es esmu dzirdējis Izraēla bērnu kurnēšanu, ar ko tie pret mani kurn. Saki tiem, tik tiešām kā es dzīvoju, saka tas kungs Jahve, es jums tā darīšu, kā jūs manās ausīs esat runājuši. Šinī tuksnesī būs krist jūsu miesām un visiem jūsu skaitītiem, pēc visiem jūsu pulkiem, tiem, kas 20 gadus veci un pārāki, kas pret mani esat kurnējuši. Jums nebūs ieiet zemē, par ko es savu roku esmu pacēlis, lai tur mājotu, bet tik vien Kālebam, Jefunas dēlam un Jozuam Nūna dēlam, un jūsu bērnus, par ko jūs sacījāt, tie būšot par laupījumu, tos es ievedīšu, un tie dabūs pazīt zemi, ko jūs nicinādami esat atmetuši. Bet jums un jūsu miesām būs krist šinī tuksnesī, un jūsu bērni būs gani tuksnesī 40 gadus, un tiem būs jūsu netiklību nest, tiekams jūsu miesas iet bojā tuksnesī. Pēc 40 dienu skaita, cik ilgi jūs to zemi esat izlūkojuši, ikvienu dienu skaitot par gadu, jums būs nest savus noziegumus 40 gadus, ka jūs atzīstat, kas tas ir, kad es no jums nogriežos. Es, Jahve, tas kungs, esmu runājis, es to tiešām darīšu visai šai ļaunai draudzei, kas pret mani sapulcējusies, šinī tuksnesī tiem būs iet bojā, un tur tiem būs nomirt. Tad nu vīri, ko Mozus bija sūtījis zemi izlūkot, kas bija atgriezušies atpakaļ un visu draudzi pret viņu kūdījuši uz kurnēšanu un izpauduši nelabu slavu par to zemi, vīri, kas zemē darījuši nelabu slavu, nomira no sērgas tā kunga Jahves priekšā. Bet Jozuā, Nūna dēls un Kālebs, Jefunas dēls, palika dzīvi no vīriem, kas bija nogājuši zemi izlūkot. Un Mozus runāja šos vārdus uz visiem Izraēla bērniem, tad ļaudis ļoti bēdājās. Un tie cēlās agri un devās augšā uz kalna galu, sacīdami: Redzi, šeit esam un iesim uz vietu, par ko tas kungs Jahve sacījis, jo mēs esam grēkojuši. Bet Mozus sacīja: Kāpēc jūs pārkāpjat tā kunga Jahves vārdu, jo tas jums neizdosies? Neiet uz augšu, tas kungs Jahve nav jūsu vidū, ka jūs netopat sakauti no saviem ienaidniekiem, jo amalekieši un kanānieši tur ir jūsu priekšā, un jūs kritīsit no zobena, jo tāpēc, ka jūs no tā kunga Jahves esat atkāpušies, tas kungs Jahve nebūs ar jums. Tomēr tie ar pārgalvību devās uz augšu, uz kalna galu, bet tā kunga Jahves derības šķirsts un Mozus neatstājās no nometnes. Tad amalekieši un kanānieši, kas uz tiem kalniem dzīvoja, nāca un tos sita un sakāva līdz Hormai. Lasījums no Salamana mācītāja grāmatas 9. nodaļas. Tiešām, visu to es esmu ņēmis pie sirds, visu to skaidri saprast, ka taisnie un gudrie ar saviem darbiem ir Dieva rokā, un cilvēks arī nezin, vai piedzīvos mīlestību vai ienaidu. Visas lietas notiek visiem vienlīdzīgi, un viens liktenis taisnam un ļaunam, labam un šķīstam, kā arī nešķīstam, tam, kas upurē, kā tam, kas neupurē, labam kā grēciniekam, tam, kas aplam zvēr, kā arī tam, kas no zvērasta bīstas. Tā ir ļauna lieta pie visa, kas notiek pasaulē, ka visiem viens liktenis, un arī cilvēku bērnu sirds ir pilna ļaunuma, un neprātība ir viņu sirdīs, kamēr tie dzīvo, un pēcāk tiem jāmirst. Jo kas vien vēl dzīvs, tam ir cerība,
jo dzīvs suns ir labāks nekā miris lauva, jo dzīvie zina, ka tiem jāmirst, bet nomirušie nezin it nekā, tiem arī vairs nav algas, bet viņu piemiņa ir aizmirsta, un viņu mīlestība un viņu naids un viņu skaudība jau ir iznīkusi, un tiem nav vairs daļas ne mūžam pie nekā, kas notiek pasaulē. Ej tad, ēd savu maizi ar prieku un dzer savu vīnu ar labu prātu, jo Dievam jau ir labs prāts pie tava darba. Lai tavas drēbes vienmēr ir baltas, un eļļa, lai tavai galvai netrūkst. Baudi šo dzīvi ar sievu, ko tu mīļo, kamēr tev ir šī niecīgā dzīvība, ko viņš tev ir devis pasaulē visu savu niecīgo mūžu, jo šī ir tava daļa šinī mūžā un pie tava darba, ar ko tu pūlējies pasaulē. Visu, ko tava roka atrod, kas jādara, to dari rūpīgi, jo ne darba, ne padoma, ne ziņas, ne gudrības nav kapā, kur tu noeji. Atkal es redzēju pasaulē, ka skriešanās nepalīdz čaklam būt, karjošanā nepalīdz stipram būt, maizes peļņā nepalīdz gudram būt, bagātībai nepalīdz prātīgam būt, godam nepalīdz mācītam būt, bet tiem visiem nāk savs laiks un sava laime. Un cilvēks arī nezina savu laiku, kā zivis, kas top zvejotas ar ļaunu tīklu, un kā putni, kas ar valgiem top notverti. Tāpat cilvēku bērni top savaldzināti nelabā dienā, kad tā piepeši tiem uzbrūk.